Sākam ar ziņu. I24 News ir uzzinājušas, ka Izraela un Amerikas Savienotās valstis ir vienojušās par galvenajiem soļiem Gazas ceļakartes virzīšanai uz priekšu. Pēc vairāk nekā 3 stundu ilgas tikšanās šodien starp premjerministru Netanjahu, Džaredu Kušneru un augstākajiem miera padomes locekļiem, kā to sauc, Jeruzalemē. Tagad prezidenta Trumpa tuvākais uzticības cilvēks Kušners svētdien tikās ar Hamas vadītāju Al-Hadžu Ēģiptē, un pēc tam šodien ieradās Izrēlā uz šīm tikšanām ar augsta līmeņa amatpersonām. Hamas paziņoja, ka sāks atbruņošanos tikai tad, kā to pieprasa ASV, un starptautiski atbalstīt plānu, ja premjerministrs Netanjahu publiski apņems Izrēlu arī ievērot šos nosacījumus, kas galvenokārt ietver Izrēlas gatavību turpināt atkāpties un galu galā ļaut atjaunot reģionu. Tas, protams, viss notiks tikai tad, kad Hamas būs pārbaudāmi atbruņota. Tagad mums pievienojas tuvējo austrumu pētniece Dālija Ziada. Un mēs vēlamies uzreiz ķerties pie lietas, aplūkojot šo jautājumu no Izraēlas puses, kur šodien arī bija galvenā uzmanība, iespējams, spiediens uz Netanjahu. Skatieties, lielākoties tika uzskatīts, ka viņš nav gatavs veikt nekādas būtiskas darbības vismaz attiecībā uz Gazu, noteikti līdz vēlēšanām un nākamās valdības izveidošanai. Ziniet, šodien šķita, ka tomēr ir notikusi zināma virzība. Tas viss nāk no oficiāliem avotiem, taču tas tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem iespējamajiem šķēršļiem Izraēlas pusē. Jā, vispirms paldies, Deivid, ka uzaicināji mani. Vienmēr ir prieks būt kopā ar tevi. Šeit jautājums ir tāds, ka visi uz šo tikšanos raugās kā uz iespējamu izrāvienu. Es domāju, īpaši vakar notikušo Kušnera un Hamas tikšanos kā izrāvienu, kas varētu ļaut mums beidzot atrast kanālu, lai veidot uzticību starp Izraēlas pusi un Hamas. Un kas ir nepieciešams, lai jebkādas sarunas par šī konflikta izbeigšanu būtu veiksmīgas. Tomēr problēma ir tāda, ka Hamas nevar uzticēties. Hamas ir teroristiska organizācija. Tā nav organizācija, ar kuru varētu veidot uzticību. Un, diemžēl, visas puses ir tik izmisīgi ieinteresētas izpatikt Hamas pat uz Izraēlas rēķina, kas ir ļoti bīstami. Jā, Izraēlai ir iekšējs spiediens, es domāju, Izraēlas valdībai, ņemot vērā gaidāmās vēlēšanas, bet viņiem ir arī milzīgs ārējs spiediens, kas nāk no Izraēlas tuvākā sabiedrotā, proti Amerikas Savienotajām valstīm. Lai sēstos pie sarunu galda ar Hamas, klausītos un patiešām rīkotos. Pakāpeniska izstāšanās no Gazas pirms Hamas atbruņošanās, kas ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu Izraēlas drošību. Parunāsim par šo aspektu uz mirkli. Es domāju, ka tieši šis ir jautājums, pie kura Izraēla šeit stingri turas. Zinu, Al-Hadža, cik saprotu, teica Kušneram, ka Hamas joprojām ir apņēmusies ievērot šo atbruņošanās plānu, bet to īstenos tikai tad, ja Izraēla izpildīs savu vienošanās daļu, par ko mēs tikko runājām. Jo viņi vēlas redzēt, ka Izraēla apņems izvest savus spēkus. Skaties, tagad Netanjahu būtībā tam ir piekrits, bet vienlaikus uzstājas, ka nekādas izvešanas nebūs, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņota. Parunāsim uz brīdi par jautājumu, kas saistīts ar ieroču atņemšanu jaunajiem Gazas puišiem. Es saprotu, ka daļa no šodien izskanējušā bija tas, ka būs ASV Amerikas Savienoto valstu spēki, kas faktiski tiks izvietoti Gazā kaut kādā veidā. Mēs vēl neesam pārliecināti, kā tas tiks īstenots ģenerāļa Jaspera uzraudzībā, bet, manuprāt, tas ir ļoti grūti pārliecināt, ļoti grūti pārdot šo ideju, piemēram, jaunam Gazas iedzīvotājam, kuram ir AK-47, un kurš iespējams šī kara laikā ir redzējis, kā tiek nogalināti viņa 3 galvenie komandieri. Tas ir vērtīgs priekšmets, ziniet, jaunam vīrietim Gazā šobrīd. Es domāju, ka būs ļoti grūti viņu pārliecināt to atdot. Kāds, jūsuprāt, ir visreālākais ceļš uz to? Daži runāja par palestīniešu tehnokrātiskajām administrācijām. Tagad tiek runāts par amerikāņu spēku. Vai kāds no šiem variantiem jums šķiet reāls? Tas ir lielisks jautājums, Deivid, un patiesībā es domāju, ka jūs jau esat noteicis, kur ir problēma. Visa saruna, kas šobrīd notiek ar Hamas, notiek ar vadību Al-Hadža un pārējie, kuri atrodas ārpus Gāzes. Kamēr vadība Gāzā, Hamas vadība Gāzā ir tie, kuri patiešām var pieņemt lēmumu par to, vai atbruņoties vai neatbruņoties. Un mēs to ļoti skaidri redzam atšķirībā starp to, ko Al-Hadža un citi Hamas līderi sola iekšējās sanāksmēs. Tādas lietas, kā, piemēram, viņu tikšanās laikā ar Kušneru, viņi skaidri apsolīja, protams, mēs atbruņosimies. Bet dažas stundas pēc tam, kad viņi izdeva savu preses relīzi vai paziņojumu par to, kas notika sanāksmē, viņi neminēja neko par apbruņošanos. Un patiesībā daži no Hamas propagandistiem, tostarp Al Jazeera un citi, nāca klajā un teica, protams, tas ir Hamas atzīšana par politisku spēlētāju.
Tagad ASV beidzot apstiprina Hamas nosacījumus un gatavojas to uzklausīt. Tātad vēlreiz viņi to pasniedz kā Hamas uzvaru, kā lielāku ietekmi Hamas Gazā, nevis kā amerikāņu spiedienu pret viņiem. Trumps pats sūtīja savus notu, lai panāktu viņu atbruņošanos. Un es ticu, ka viņi turpinās spēlēt šo spēli, vai nu gaidot, kad pašreizējā Izraēlas valdība tiks nomainīta, cerot, ka gaidāmās vēlēšanas to mainīs, vai arī gaidot, kad beigsies Trumpa administrācija. Diemžēl abi šie varianti viņiem šobrīd ir iespējami, tā izskatās. Vēl viens aspekts, par kuru es vēlētos dzirdēt tavas domas, kas man radās, kad Kušners šeit ieradās un visās šajās pašreizējās sarunās. Es nedomāju, ka Palestīnas pašpārvalde būtu tikusies ar augsta līmeņa Trumpa administrācijas amatpersonām. Viņi tam ir pievērsuši daudz mazāk uzmanības. Tu zini, ASV un citas valstis notikumiem Rietumkrastā ir pievērsušas maz uzmanības. Vai arī varētu teikt, ka Palestīnas pašpārvaldē ir tikai formāla vara, ja vispār kāda, lielākajā daļā Rietumkrasta, un vispār nav nekādas varas Gazā. Vai pastāv reāla nākotne, tu zini, Palestīnas pašpārvaldē tur vai vispār vajadzētu būt? Un ja nē, kas tad vēl? Vai mēs būtībā redzam, ka miera padome izstrādā kaut ko citu? Protams, ja mēs salīdzinām Palestīnas pašpārvaldi un Hamas, varētu domāt, ka Palestīnas pašpārvalde ir elastīgāka, vairāk gatava runāt par mieru ar Izraēlu. Un vairāk, es teiktu, politiski orientēta, nevis teroristiski kā Hamas. Tomēr, diemžēl, tā ir ļoti korumpēta. Lielākā daļa tur esošo līderu rūpējas tikai par savām tūlītējām personīgajām interesēm, nevis par Palestīnas tautas interesēm. Tas padara viņus par neusticamiem Palestīnas tautas pārstāvjiem. Tomēr šeit ir neliela cerības dzirksts. Mahmūds Abbas ir solījis, ka šī gada novembrī un, manuprāt, vēlreiz nākamā gada janvārī notiks divas parlamenta vēlēšanu kārtas un pašvaldību vēlēšanas. Tāpēc cerams, ka tas varētu ievest jaunus cilvēkus Palestīnas vadībā, kuri ir gatavi pielāgoties jaunajai tuvā austrumu realitātei mūsdienās. Dalija Ziāda, vienmēr ir ļoti interesanti ar jums runāt. Paldies, ka pievienojāties mūsu raidījumam. Paldies jums! Pārcelsim šo diskusiju uz studiju, kur pie mums ir Izraēlas aizsardzības spēku rezerves pulkveža leitnants Jonatans Kondikos, bijušais IDF starptautiskais pārstāvis un pašreizējais vecākais pētnieks organizācijā Foundation for Defense of Democracies. Jonathan, protams, vienmēr ir vērtīgi, ka esat ar mums, lai turpinātu šo diskusiju. Lai skatītājiem būtu atsauce un labāka izpratne, svētdienas tikšanās starp Kušneru un Al-Kajā bija pirmā tikšanās ar Hamas amatpersonām, ja nemaldos ar augsta līmeņa ASV amatpersonām kopš 2025. gada oktobra. Un mums visiem jāatcerās, ka tieši tad tika noslēgts pamiera, ķīlnieku atbrīvošanas un ieslodzīto apmaiņas līgums. Tātad no tā patiešām iznāca kaut kas nozīmīgs. Redziet, šajā procesā iesaistīts Tonijs Blēvs, īpaši Džareds Kušnevs. Tie ir nopietni Izraēlas draugi. Vai tas ir pietiekams iemesls, lai uzticētos šim procesam, vai iesaistītos vairāk vai mazāk tajā, ko viņi piedāvā? Vai premjerministram šobrīd būtībā ir jāpieņem tas šādā veidā? Acīm redzot, sarunu vedējiem ir jāpieņem lēmums, vai arī viņi paši izvēlās, ar ko vest sarunas. Bet es esmu redzējis, ka Izrēlā daudzi ir izbrīnīti par to, kāpēc sarunu vedējiem būtu jātiekās ar Hamas. Hamas nav paredzēta teikšana Gazas nākotnē. Viņiem ir jāatbruņojās, viņiem ir jānodod kontrole pār Gazas joslu. Un palestīniešu tehnokrātiskajai valdībai ar starptautisko miera spēku atbalstu ir jāpārņem vara. Kāpēc kādam būtu jārunā ar Hamas? Ja tā ir iespējams, vienīgais iemesls būtu, vai Hamas patiešām ir gatava nolikt ieročus. Es to saku jau mēnešiem ilgi un pat ilgāk. Neviens īsts džihādists nekad nenoliks savus ieročus. To ir gandrīz neiespējami aptvert, balstoties uz realitāti. Neiespējami aptvert. Un es domāju, ka tam ir divi galvenie iemesli, kāpēc man ir grūti saskatīt šo realitāti. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar viņu pašu DNS un pārliecību. Un otrkārt, pastāv risks, ka viņi paši sevi atklās, ar to domājot Hamas, nevis no Izraēlas. Bet detalizētā līmenī tas jaunais puisis stūrī, kuram ir ģimene, zina, ka atriebība viņu sasniegs. Jā, viņš to šauteni neatdos. Nē, es domāju, jebkurš terorists, kurš vēlās izdzīvot, noteikti nav ieinteresēts. Tas atkal liek apšaubīt, kas varētu izrietēt no tikšanās ar augsta ranga Hamas amatpersonu. Šajā brīdī kāds ir tavs viedoklis par strupceļu? Izteiksimies tā. Daudz saka, ka tas ir premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš nevēlas izrādīt ne mazāko progresu Gazas jautājumā un pat nevēlas, lai tas vispār būtu šīs vēlēšana kampaņas dienas kārtībā. Zini, otra puse, protams, norāda uz Hamas neelastību. Kāda tad tavuprāt ir realitāte šajā situācijā? Sāksim ar realitāti, ka Izraēla šī valdība, manuprāt,
ir noteikusi skaidru un pareizu mērķi – iznīcināt Hamas un izbeigt viņu politisko kontroli pār Gāzu, kā arī atgriezt ķīlniekus. Diemžēl mums ir izdevies sasniegt tikai vienu no 3 mērķiem. Tāpēc mums vispār ir jāved sarunas. Ja Izraēlas aizsardzības spēki būtu spējuši ieiet, iznīcināt Hamas un viņus sakaut, kā, manuprāt, mums vajadzēja, tad mēs neatrastos tādā situācijā, kādā esam tagad, kur Hamas joprojām spēlē nozīmīgu lomu. Tagad mums ir jāmeklē kompromiss. Un kompromiss, kas paredzēts Trumpa miera plānā, ja tas tiks īstenots, manuprāt, ir patiešām labs kompromiss. Bet jautājums ir, vai tas tiks īstenots. Diemžēl mēs redzam, ka Hamas ļoti skaidri saprot situāciju. Viņi neīsteno vienošanos. Diemžēl kopā ar Kataru, Turciju un Ēģipti viņiem ir izdevies šo situāciju diplomātiski pavērst savā labā. Jūs svarīgi pieminēt šīs 3 valstis, kas ir viņu pusē. Jā, un uzlikt atbildību un spiedienu uz Izraēlu, lai tā piekristu kaut kam, kam mēs iepriekš esam piekrituši. Bet ja viņi mēģina mainīt notikumu gaitu, vispirms atjaunot Gazu un tikai tad panākt Izraēlas spēku izvešanu un tikai tad daļēju Hamas atbruņošanu. Izraēla tam nepiekritīs. Tāpēc ir strupceļš, kas ir cieši saistīts ar realitāti. Un realitāte ir tāda, ka mēs nespējām sasniegt savus mērķus. Un tas ir nožēlojami, kas atstāja darbu nākamajām paaudzēm. Tā tas noteikti ir vilšanās.